Kāda tante, kura sevi uzskata par mācītāju, zem video, kurā es runāju par situāciju Latvijas draudzēs, komentāru sadaļā viņa ļoti aktīvi ir izpaudusies un pirmo komentāru iesākus ar vārdu puišeli. Un pēc tam daudz ko viņi tur raksta, bet pa lielam tas kopsavilkums ir tāds, ka es vēl neko neesmu paveicis, es vēl nekas neesmu, es vēl neko neesmu izdarījis Dieva valstībā vai pat dzīvē, lai es varētu spriest par citiem, vai kāds kaut ko dara pareizi vai nepareizi. Jā, es tiešām aizmirsu, ka Bībele taču saka, vispirms paši uzceliet lielas un veiksmīgas draudzes un uzbūvējiet organizācijas un sasniedziet kaut ko politikā, un tikai tad lasiet Bībeli un spriediet par to, ko dzirdat, par to, ko redzat, iztiesājat, pārbaudat visu. Nē, tās taču ir pilnīgas aplamības. Tie ir argumenti, kas cenšas parādīt nicinājumu, pazemot cilvēku, un daudz arī droši vien zem šādiem komentāriem un apgalvojumiem un pārmetumiem arī bieži apklus. Jā, protams, kas tāds esmu, man vienkārši jāpaklusē. Bet nē, Bībele tā mūs nemāca. Tieši otrādi Pāvils saka, neviens, lai nenicina tavu jaunumu, bet top tu par paraugu ticīgiem vārdos, mīlestībā, dzīvē, ticībā un šķīstībā. Un es iedrošinu arī jūs būt cilvēkiem, kas pārbauda visu, ko redz, ko dzird, un kas arī izvērtē, kas ir pareizi, kas nav pareizi, kas ir pēc Dieva vārda un kas nav pēc Dieva vārda. Un neļaujiet, lai šādas tantes un onkuļi, kas neko nejādz no Bībeles un tikai grib manipulēt ar cilvēkiem, lai tādi cilvēki jums aizbāž mutes. Ne, viņiem ir jātiek aizbāztām mutēm, viņiem ir jākaunās savu miesīgo, grēcīgo darbu dēļ, un tas kungs reiz prasīs viņiem atbildību.